2025. gadā Saeimas frakcija Latvija pirmajā vietā. Mēs strādājām patiešām daudz. Un rezultāti liecina, ka mēs esam kļuvuši par populārāko politisko spēku parlamentā. Tātad cilvēki atbalsta mūs, redz, ka mēs esam pareizā virzienā ejoša partija. Un jāsaka tā, ka es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī nākamās vēlēšanās cilvēki balsos par šo te saprāta balsi, par izaugsmi. Par ģimeni, par patiesu cilvēcisku attieksmi, par valsti, kura aug. Man šķiet, esam paveikuši tiešām lielu un nozīmīgu darbu šajā gadā. Mēs turpināsim arī cīnīties par to, lai mūsu Latvija attīstās ne tikai kā kultūra valsts, bet arī kā ekonomiski attīstītā valsts. Latvija pirmajā vietā preambulā ir definētas skaidri kristīgās vērtības, un visā šajā gadā mēs esam pie tām turējušies un arī skaidri savu nostāju demonstrējuši. Opozīcijas darbs nav viegls. Viņš ir grūts un bieži vien nepateicīgs. Šis gads mums ir bijis izaicinājumiem pilns. Mēs turpinām pierādīt, ka esam profesionāla komanda ar spēcīgu kopības sajūtu. Jo katrs no deputātiem, kurš ir frakcijā, viņam ir savs lauciņš, sava joma, par kuru viņš atbild, bet kopā mēs esam komanda, kura virzīs Saeimā tādus jautājumus, kuri ir svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Mēs esam tie labākie, un šis nav nekāds noslēpums. Es domāju, ka mēs esam parādījuši to ar mūsu darbiem, ar mūsu rīcībām, ar mūsu priekšlikumiem, ar mūsu rezultātiem. Neskatoties uz pārmaiņām, Lindas profesionālā vadība ir ļāvusi mums kļūt vēl stiprākiem. Nākamais gads būs vēl straujāks, vēl notikumiem bagātāks, un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pazaudēt modrību. Mēs no saviem principiem neatkāpjamies, mēs savus dotos solījumus pildīsim. Ja ne tagad mums iznāks viņus pildīt, tad nākošajā Saeimā mēs šos te solījumus izpildīsim. Mēs no saviem principiem neatkāpjamies. Jo atcerieties to veco teicienu, kā tur bija. Ja jūs nenodarbosieties ar politiku, politika nodarbosies ar jums. Līdz ar to es aicinu, nepalieciet vienaldzīgi. Un paldies vēlreiz visiem par atbalstu. Mums ir galvenais mūsu partijā ne amati, bet šī te ideoloģija, šī te pamati, šīs te kristīgās vērtības, ģimeniskās. Un vēlreiz paldies visiem Latvijas cilvēkiem par atbalstu un strādāsim kopā Latvijas nākotnē.